Sveicieni! Tātad, pirmais pamācības video par animāciju After Effects programmā. Tātad sākumā es parādīšu, kā sagatavot jūsu logocīti. Tas būs pirmam uzdevumam, derēs vārds uzvārds un kāds elements, ko mēs animēsim After Effects programmā. Tātad sākumā mēs sagatavosim failiņu, ko animēt Illustratorā. Sāksim ar to, kad create new, un jūs ņemat izmēru šādā te izmērā 1920 x 1080. Es te nomainīšu 1920 un 1080. Tas ir tāds video standarts, līdzīgi kā papīru druks pasaulē ir, piemēram, A4, A3, A2, tad video pasaulē ir arī vairāk šādi standarti. Te es internetā atvēru jums mazu paraudziņu, kur jūs varat redzēt, YouTube noteikti esat redzējuši, tur 720p, 1080p un Ultra HD 4K izmērs. Un te tie pikselīši izmēros. Tā, lai jums dators mazāk bremzētu un nav grūti veidot animāciju, tad darbosimies tajā 1080p un šie te izmēri pikseļos. Tātad vēlreiz piefiksējam šos te izmērus. Un, kas ir vēl svarīgi, video vajag lietot krāsas RGB, jo tas ir viss uz monitora darbojamies uz ekrāniem. Ja būtu drukai, tad jāņem ir tur cmika, bet šoreiz jums nevajag to. Nu, lūk, svarīgākais šīs izmērs un krāsas. Spiežam create. Nu, lūk, mums atverās laukumiņš. Es simboliski uzrakstīšu savu vārdu uzvārdu. Jā, vēl, ja jums nerādās Windows, tad jābūt layers slāņi. Tas ir ļoti svarīgi, lai redzam šitos slāņus. Nu, lūk, es uzrakstīšu Uģis. Tā, man ir Uģis. Es tagad bez mīkstināju zīmēm, jo es darbojos ar vienu roku, man jātur mikrofons rokā. Tā, es tagad nesapratu, kāpēc man te tāds dubultā rinda vēl vien. Nu jā, man enters bija. Nu lūk, pieņemsim, šitais man ir vārds. Tad, lai varētu atsevišķi, piemēram, animēt dažādas elements, mums vajag vairākus layerus. Uģis man, piemēram, ir vienā slānī, un es tagad taisu jaunu slāni šeit vēl uziet virsū un sāku rakstīt brālēns. Es ar maziem burtiem, jo man te ir jātur mikrofons. Nu, lūk, pieņemsim, man būs šitās te vārds uzvārds, un tad vēl trešais slānis varētu būt kaut kāds elementiņš, kaut kāds stils, kaut kāds aksesuāriņš. Es uztaisīšu šādu līniju. Okay. Un man vajag stroke kaut kādu. Šitan apgriežu uztais stroke. Tā, kur es varu stroke. Un biezmiņu uztais tā, lai var redzēt ekrānu. Nu, lūk, ar šito būs labi. Un nokopēšu šito layer, tātad vēl virsū šitā un nodublē. Un uztaisīšu vēl vienu te. Nu, es tā ātri paviršu, lai nav garš tas tutoriāls. Nu, lūk, vēl var izdarīt tā, ka tiem layeriem var dot vārdiņus šeit, lai jūs zinat, kas ir kurš layers. Es tā lēnām dubult klikšķi. Tā. Lūk, tā būs līnija 1. Labi, es augšā. Es saprotu, kurš ir kurš. Un tā. Līnija apakšā. Man vajag aizdomu, ka es esmu nepareizi sadēvējis. Nu jā, šitais bija augšs un apakš. Labi, jūs sapratīsiet, es nepareizi pārdēvēju. Nu, lūk, file. Un tagad saglabājam. Es uz desktopā. Logo animācijai. Animēs saīsināšu. Tā, nu, ko? Spiežu OK. Nu, lūk, tagad nākamais solis. Šitā ir After Effects programma. Un es eju uz desktops. Nu, lūk, mans logo animācija. Un es uzreiz varu vilkt iekšā
velkam viņu šeit, šitie te logā, šitien ir, kur mūsu visi faili krājās, kuru mēs animēsim. Nu, lūk, un šeit, tā kā jūs velkat iekšā, viņš piedāvās divus variantus. Footage nozīmē, ka viss būs vienā slānī kā viens vesels. Jūs nevarēsiet katru elementu animēt atsevišķi. Jāizvēlās otrais, composition, un tad katru layers būs kā savs un varēs animēt. Spiežam OK. Tā, nu lūk, un tagad mums ir atvērsies, ir šitais simboliņš, tas nozīmē composition. Composition ir tā štele, kur būs tā animācija, un šitien ir tie layerīši no Illustratora sadalīti. Tos jums nevajag aiztikt, un šeit jums automātiski ir izveidojies, uz šitā var dubult klikšķi, un šeit mēs redzam atverās loks apakšā, kurā mēs varam veikt animēšanu. Šeit mēs redzēsim gala rezultātu, un šitien ir animācijas tie layeri, kur mēs veicam animāciju. Tagad viss rādās melns, jo man ir melns fons, defaultā vienmēr video pēc noklusējiem ir melns fons, bet es varu pārliecināties, te ir šaha galdiņš, ka mums tomēr ir tie elementi iekšā. Uzspiežu, un es redzu. Bet šoreiz es izdarīšu tā, ka fonu jūs varat veidot arī šeit. Es varēju Illustratorā jaunu layeru uztaisīt tukšu, un tur uzvilkt kaut kādu krāsu kvadrātiņu, kas būtu jūsu fons, bet es arī šeit ātri programmā varu uztaisīt fonu. Tātad spiežu layeri, slānis, jauns un solid color, līdzīgi kā Photoshopā solid. Nu, lūk, un es te parādās, varu pipetīt, kaut kāds jums speciāls krāsas ir jāatlasa, bet es uzlikšu uzreiz baltu šitie te krāsas laukumiņā. Spiežu OK. Ir balts fons, bet te ir nianse. Te ir tāpat kā līdzīgi kā Illustratoros un Photoshopos. Viņš ir defaultā augšā uzmeties un neredz šitie pārējie ir apakšā aizgājuši. Es pavelku šitien te lejā, tātad šito te mēs organizējam layerus šitajā te vietā. Nu, lūk, ar peles rullīti, ja jums ir rullīts, ja, iesaku, ja jūs uz laptopu strādājat, iesaku nopirkt peli, ar peles rullīti jūs varat uz augšu piezūmot klāt, un šeit redz zūmu, cik reizi piezūmojies. Tagad ir 100% palielinājums, un var redzēt, ka katrs nelien pilnībā iekšā. Bet jūs varat atzūmot ar rullīti apakaļ 50%, nu, man pietiks pat reiz 25%. Nākamais solis ir, piemēram, intro animācija, es jums uzdošu, piemēram, 5 sekundes jābūt garš. Šitien lejā ir lineāls. Tas nav tur kaut kas video pasaulē, te ir laiks, cik garš. Un šitien ir frame, ir 2 sekundes, un te var redzēt 3 sekundes, 4, un mums aiziet līdz pat 9,5 laikam sekundēm. Kā var nomainīt garumu šitai te animācijai? Šitais te, kur jūs montējat, vienmēr saucās kompozīcija, ja? Composition. Jābūt ieslēgtētam šitam logam. Citreiz var gadīties, ka jums neļauj kaut ko darīt. Jābūt uzklikšķinātam šitien, vienreiz uzklikšķināt, un redz, ka tāds zils iedegās. Tātad šitais logs ir aktīvs, un mēs mainīsim viņam parametrus. Composition un kompozīcijas parametri, settings. Te var uzreiz nomainīt kaut kādas tur vairākas lietiņas. Pirmkārt, šitais te duration. Šitās ir milisekundes, sekundes, minūtes un stundas. Respektīvi, mums vajag 5 sekundžu gara animācija, tad es šitā te sadaļa, es delete 5, un te ir vēl 13 frame, tas ir tie, nu, kadriņi, un šitā te vajadzētu uztaisīt. Vēl uzreiz es iesaku ātrumā, uztaisiet šo te štelīti, composition name, viņš automātiski iedeva no tā Illustrator faila nosaukumu, bet jums, tā kā jūs sūtīsiet man darbus, uzreiz iesaku vienmēr autors priekšā, Ugis, piemēram, logo, animācija, un vienmēr izvairieties likt kaut kāds garumzīmes vai mīkstinājumzīmes, neliekat nosaukumos, var gļukot kādreiz sūtot caur internetu vai kaut kur ielādējot YouTube vai kaut kas. Spiežu OK. Ja? Viss. Šitais te lineāls mums nomainījās, te ir 1 sekunde, 2, 3, 4. Un šitais ir laiks, ar kuru var pārvietoties. Tagad mūsu animācija nav vēl uzsākta un nekas nenotiek.
Vēl, ja jūs gribat spēlēt, atskaņot, te play podziņa nav uz sitienu, bet jums uz klaviatūras lielā garnā poga space, kas ir, nevis enters kaut kāds, bet space, tas, kas ir, jūs uzspiežat un viņš spēlē šidā te. Viņš tur apstājās. Jūs varat atvilkt uz sākumu un atkal space pogu, un vēlreiz space pogu uzspiežot, viņš nopauzējās. Nu, lūk, cerams, ka visiem skaidrs, kas ir space poga. Tātad, animācija. Katru slāni šeit mēs animēsim atsevišķi. Es sākšu, pieņemsim, ar uģis animāciju. Animācijas notiek tā, kad ir layers, un viņam te tāds mazs trīsstūrīts. Jums jāatver vaļā tas trīsstūrīts, jāuzspiež virsū. Te ir transform. Un nākamais trīsstūrīts ir šitien te. Var animēt 5 parametrus, bet augšējā šitais te es nekad neanimēju, par šito aizmirstiet. Position, tas ir jūs varat pārvietot pa kadru, jā. Un te var redzēt 2 skaitlīšus mainās. Tas ir pa horizontāli un pa vertikāli tās koordinātas. Es Ctrl-Z tā undo uztaisīšu, Ctrl-Z. Un var arī, ja gribat precīzāk kaut ko darīties, var arī šitais te ir pa horizontāli vertikāli uzklikšanot ar peli. Un šitais ir pa, uz augšu uz leju. Tā, Ctrl-Z 2 reizi, lai man centrā stāv. Nu, lūk, kā notiek animēšana? Animēšana notiek tā, kad otrs ir scales, tas ir var lielāk, mazāk. Ordināls vienmēr ir 100%. Ja? Es ar roku varu uzklikšanāt tur, kur zils, un ierakst simtnieciņu. Te ir ķēdīte. Tas nozīmē, ka viņš proporcionāli scalo. Jūs vienu skaitlīti mainat, viņš proporcionāli gan platumā, gan augstumā scalojās. Trešais ir rotation. Jūs varat rotēt, te ir grādi. Jā, šitien te. Un var arī mīnusā uz otru pusi vilkt, un tad ir mīnusā. Es ieklikšanās 0 grādi, lai ir tā kā default. Un šitais opacity, caurspīdīgums. Es procentos 100% ir pilnībā redzams, un es laižu līdz 0, viņš lēnām izdzies neredzams. Nu, lūk, šitos te 4 parametrus mēs animējam. Katram šitam slānim ir savi, ja? Visu laiku šitie atkārtojas. Jums katru individuāli vajadzēs animēt. Tagad ir tā, es atvēršu vaļā, un šitien ir pulkstentiņš. Šitais te, ja jūs ieslēgsiet pulkstentiņu, aktivizēsiet, tad būs animācija. Piemēram, tas saucās keyframes, atslēga kadri. Jūs nodefinējat, piemēram, 0. kadrā, piemēram, šeit sākumā. Viņš atrodas te, jūs atzīmējat position, un te parādās tāda bumbiņa, es pavilkšu laiku uz malu, un tas tikai pirmajā reizē jānospiež. Tas nozīmē, ka jums sākusies ir animēšana. Viņš atcerēsies visu, ko jūs darat ar to. Piemēram, es tagad viņu aiznesīšu. Ir tā, ka nospiež bumbiņu, to pulkstentiņu, un aizēju, piemēram, uz 2 sekundi ar laiku. Un tagad es viņu pieņemsim ar brīvu roku, aizstiepšu ārpus kadra. Un te parādās tāda tā kā līnija, tas rāda ceļu, kur viņš ir. No kurienes uz kurien viņš ies. Es esmu tagad norādījis, ka 2 sekundē viņš atrodas ārpus kadra. Es tagad laiku pavilkšu apakaļ, un viņš animējās. Sākumā ir nodefinēts, ka viņš atrodas centrā, kadrā iekšā, un es tagad playu uzspiedīšu space pogu lielo. Viņš iziet ārpus kadra. Nu, lūk, tagad ir tā, ja jums kaut kas nepatīk, gribat pamainīt, piemēram, vai viņš iet tur citur, esiet uzmanīgi. Jūs, piemēram, gribēsiet palabot, lai viņš ir nāk no stūra slīpi. Ja jūs nebūsiet precīzi uz šitie keyframe virsū ar šito te, jūs kaut ko pielabosiet, viņš atcerās, ka bija nodefinēts tajā laikā jābūt tajā vietā. Un jūs nebijāt precīzi virsū uz tā keyframe, uz bumbiņas, viņš uzreiz, kā jūs kaut ko mainat, viņš izveido jaunu bumbiņu, un tagad viņš ies strauju līkloķi. Un te var redzēt laika posmu. Šitais notiek lēnāk, un šitais strauji. Viņš iet tā lēnām, un tad pēkšņi ar baigo rāvienu uzlec augšā. Ja jums ir gadījušās tāds problēmas, esiet tā uzmanīgi, uziet virsū, tā, ka viņš ir virsū. Un šitos keyframes var dzēst ārā. Tikai vajag, esiet uzmanīgi, ja jūs uz layeru uzklikšanāsiet, spiedīsiet delete, tad viņš izdzēsīs layeru.
Bet, ja jums ir atvērts šitās bumbiņas, jūs redzat, tad uzklikšana uz bumbiņas un delete. Ko vēl var darīt? Piemēram, es gribētu, ka piemēram, no sākumā viņš atrodas viss ārpus kadra un sajiet centrā iekšā. Tad dara tā, ka animē otrādi. Es aiziešu atpakaļ un izslēgšu šito te bumbiņu. Es nodzēsīšu animāciju, ja es izslēgšu. Nu jā, es pats nokļūdījos Ctrl+Z. Es aiziešu sākumā. Tā, un izslēgšu bumbiņu. Mums vienmēr vajadzētu censties, kad, lai viss tur precīzi stāv tā kā oriģināli bija Illustratorā. Tad es parasti daru tā, kad es animēju atpakaļgaitā. Es aizēju ar laiku, piemēram, uz 2 sekundēm, atzīmēju bumbiņu position. Un es zinu, ka šajā brīdī, 2 sekundē, viņam jāstāv ir šeit, centrā. Aizēju uz sākumu, atpakaļgaitā. Un, piemēram, iznes ārpus kadra. Jūs, kad sākat vilkt, var pieturēt arī shiftu, tad viņš taisni darbojās. Tā kā līdzīgi citās programmās. Un es iznesu ārpus kadra. Tagad ir nodefinēts, ka viņš sākumā ir ārpusē, un 2 sekundē ieies kadrā, es uzspiežu play. Ja? Nu, lūk. Ja jums liekas, ka pa ilgu, pa lēnu, tad tās animācijas, šitais te ir tas laika posms, kurā viņš, te jūs šito bumbiņu varat stiept īsāku, un viņš izdarīs to pašu visu darbību, piemēram, 3 reizes ātrāk, 4 reizes ātrāk. Es tagad uzspiežu play, viņš ieldo tā kā iekšā. Nu, lūk, piemēram, ja jūs gribat tagad nākamo animēt, var spiest vērciet, un esiet uzmanīgi, jāizselektē pareizais layers, brālēns, es tagad uzvārdu. Atturam 3 stūri vaļā, un te atkal ir savu parametru. Vēl viens ir tāds shortcuts, U burtiņš. Ja jūs neatceraties, cik ilgā laikā šodien iepriekš bija animācija, jūs varat uzspiest viņam U burtiņu, U uz klaviatūras. Un viņš parāda tikai to keyframes, lai nav viss atvērt vaļā, un tad jums gara lapa jāritina. Respektīvi, un tagad es atkal esmu atnācis šeit, uzspiežu position, un eju uz sākumu, un piemēram iznesīšu ārpus kadra. Es sāku vilkt, un tad nospiežu shift. Tas ir tā, lai taisnī, nu lūk, un tagad mums viņa abi ienāk kadrā. To pašu var darīt ar līnijām. Nu, piemēram, es uztaisīšu random, kad apakšējā līnija no apakšas ienāk un augšējā no augšas. Atveru, tātad ieselektēju šito layeru, uzspiežu U burtiņu. Reku tagad šitiem diviem redz tas, kas ir animēts. Viņš rāda tikai animācijas keyframes. Var arī, es nezinu, kā jūs portatīvā datora, cik tur vietas ļauj, tad var uziet virsū šitā te tā peli parādās melnais simboliņš, un jūs varat pastiept arī lielāku šito laukumu. Var arī īstenībā visu staipīt, ja jums nepieciešams pielāgot uz portatīvā datora. Labi, es spiežu tagad šitam te, transform, un es mēģinu notrāpīt to pašu vietu. Var arī citā vietā darboties. Pieņemsim šitien. Atzīmē position un iznes ārā. Ups, nu reksā. Man fons ieselektējās. Te ar tām smalkām līnijām arī jābūt uzmanīgi. Ja jūs negribat, lai fonu netišām izkustina, tad ir arī loka tā kā Illustratorā. Šeit malā ir atslēdziņa. Ja? Tad After Effectos ir sadaļa šeit tāds te atslēdziņas. Bet tas rāda to kolonu, bet jums jātrāp uz šito te fonu. Un šitais ir nobliķēts. Tagad es netīšām neizkustināšu. Es tagad varu selektēt. Es darīšu tā. Es jau esmu atzīmējis animāciju, te ir iesākt, reku man ir pulkstetiņš zils, aktīvs un aizēju uz sākumu. Un es noteikti uzgrābstīšos virsū un kaut ko noskailošu viņš pa šauru. Tad es izmantošu šito te, šitais bija pa vertikā un vienā vai otrā virzienā. Iznesīšu ārā. Nu lūk, viņš atrodas ārpus. Viss ienāk iekšā. Nu te var redzēt, šitie ātrāk ieldoši, tā līnija lēnāk. Es varu arī pastiept viņas vienādā attālumā. Nu, lūk, tagad nākamais ir, šo te es ieselektēju, uzspiežu U burtiņu, un tagad šito te pēdējā noanimēšu. Transform, position. Nu, lūk, atkal es esmu vienā stabiņā ar šitiem visiem, position, un hops, un tagad es vienā vai otrā virzienā pamēģinu. Jā, ja pēle atdurās, tad vienkārši jāatlaiž un
vēlreiz jāvelk. Viņš neļauj ārpus kadra iet. Tā, ok, tagad mums viss ienāk. Nekas dišs patreiz, bet priekš pirmās reizes, priekš pirmās animācijas būs ok priekš jums. Tā, lūk. Lūdzu, tad šitā ir pirmā animācija. Var arī, ir forša stela, kad, ja jums jau animācijas viss izdarīts, jūs varat, piemēram, pakāpeniski, lai viņi ienāk kadrā, piemēram, pirmais U, otrais brālēns, un tad līnijas ienāk pakāpeniski. Es šitam uzspiesdīšu U burti, un te var redzēt tās animācijas. Un tagad jūs layeri varat stiept uz priekšu, uz apakaļ laikā. Piemēram, šitais ir sākās uģis, šito te es pastiepu tālāk, un ja jūs stiepjat tais pašu layeri, tad jūsu animācijas, ko jūs esat darījuši, viņas jau stiepjās līdz laikā. Es sagaidu, kad viņš ienāca skadrā, un tad sākās darbība otram. Es aizstiepšu visu tā kā trepītē, un tad tas nozīmē, ka viss pakāpeniski notiks. Nospēlē. Ja? Var arī, piemēram, bišķiņ pamīšus darīt, negaidīt, ka beidzās darbība. Es daru tā, ka pirmais uģis būs pusceļa jau veicis, un sākās jau darbība otram, respektīvi tā te kaut kā, tās bumbiņas tā vizuāli salieku pa vidus, un vēlreiz nospēlē. Ups, man spēlējās, viņš uz apla aizies lūpā. Pirmais vienkārši animācija. Tagad es esmu tikai parādījis vienkārši par šitiem te, par position. Vēl, ko es gribēju izstāstīt, es tagad, neaizmirstiet saglabāt ik pa brīdim, ja jums uzkarās dators vai kas. Šeit augšā rādās Antitled Project un zvaigznīt. Nozīmē, ka nav pirmkārt nosaukums iedots un saglabāts. Es vienkārši Ctrl+S vai arī file save uzspiežu. Uz desktop es uzlikšu un ugis tur sample, priekš skolniekiem. Tā, save. Lūk, un tagad nākamais solis, kā eksportē, sagatavo šito video, jo šitais ir tagad tikai datoru vidē, kā eksportēt video. Tātad jums jābūt aktīvam šitam te logam, file export, un šeit var redzēt, ir neaktīvas tādas te sadaļas, tāpēc, kad nav ko eksportēt. Mums jābūt, ir tā nianse programmā stulba, ka jums jābūt ieslēgtētam, lai ir zils šitais te sadaļa, un tagad var eksportēt file, export, un tāpēc es jums tur eksportēšana notiksies caur otru programmu, Adobe Media Encoder, tāpēc es jums pieteicu uzinstalēt arī otru šito programmu. Tajās linkā, ko es jums devu, tur ir visas instalācijas. Tātad uzspiež pirmo, un tagad brītiņi jāpagaid, viņš iestartēs automātiski jaunu programmu, Media Encoder. Viņš brītiņi jāpagaida. Ok, es ceru, ka viņš ātri iestartēsies. Ir iestartējis. Ir kaut kas sarežģīts, bet šitos te ignorējiet. Pēc idejas šitos te visus sadaļas ignorēt. Un ir brītiņi jāpagaida. Tas atkarīgs, cik jums ātrs dators moderns. Tad šeit parādās tas saraksts, ko jūs eksportēsiet. Vēl nekas nenotiek. Pirmkārt, šeit var izvēlēties, kādā formātā eksportēt. Tur var būt gan MP3, gan audio, bet jums tur audio tagad nav failā. Tur ir visādi priekš interneta tur formāti. Bet populārākais, un ko es jums vienmēr prasīšu tagad šajā brīdī, ko jūs sūtīsiet skolotājiem paraugus un tā tālāk, un kas ir YouTube publicējams ērti. Formāts ir H264. Tas ir formāts, un konteiners ir MP4. Šitais te ir tāds jums varbūt svešs nosaukums, bet tas ir pasaulē populārākais video kodeks. Tas tāpat kā ir bilžu pasaulē JPG, PNG, tur TIFF un kaut kādi vēl. Tad šitais ir šitāds te, te var izvēlēties jums H264 un te jau redz, ka file tips ir MP4 būs. Nākamais ir vienmēr atstājam match source high bitrate. Tas ir normāla kvalitāte. Tur šitais te lai stāv, ja jums kaut kādi citi, tos visu neaiztiekat. Match source high bitrate, viss būs labi. Un nākamais ir tā, ka jums jāuzklikšana uz šitā zilā, jūs norādīsiet, kurā vietā jūs saglabāsiet. Ja viņš centīsies kaut kādās mistiskās vietās tur seivot, jums jāuzspiež, lai jūs atrodat desktops.
Un viņš automātiski no kompozīcijas nosaukuma, to, ko mēs sākumā pārdēvējām, viņš jau ieliks faila nosaukumu. Bet, ja gadījumā jūs bijat iepriekš aizmirsuši, jūs šajā brīdī varat vēl failam nosaukumu mainīt. Tur animācija, versija 1, jā, varbūt jūs tur man vairāk sūtīsiet. Es uzlikšu desktops un pieliku V1. Save. Un tagad jāspiež play podziņu, un šajā brīdī viņš eksportēs. Tur brīdī jāpagaida, uzspiež play. Viņš savienojās ar After Effectiem, tas saucās Dynamic Link, tas ir Adobe tāda feature. Un viņš tur kaut ko darīs, un sākās rekur viss gatavs. Un tas ir tāds, es tagad nolaižu un uz desktop meklēju, kur man parādījās uģis. Jep, rekur ir šitās te brīnums. Nu, lūk, nekas dišs, bet, kā saka, priekš pirmās animācijas ir ok. To Media encoderu varat nevērt ciet, lai viņš spawnā stāv vaļā. Un vēl es gribēju parādīt feature, ka šitais te ilustrators ar After Effectiem strādā Dynamic Link režīmā, respektīvi viņi viens no otra lasa. Respektīvi, es aizēju ilustratorā kaut ko nomainu, kaut vai krāsiņu. Kur man krāsas ir? Nu, ok, viens šitos sarkano. Un uzspiedīšu reku zvaigznīt, nav saglabāts file save, viņš pāraksta to file, aiziet After Effectos, viņš jau atjaunojās. Tā ir laba feature, kad jūs dinamiski varat mainīt. Jums nepatīk kaut kas animācijā, jūs varat piemainīt. Vai arī, piemēram, tur fontiņu pamainīt, vai, piemēram, kaut kādu fontu. Tā, nu, es kaut kā neredzu, man te, vai, nerādās tie, kas klasiski, te properties kaut kāds nav. Kas tam nav? Labi, type. Type. Karakter. Ok, es nomainīšu, piemēram, italic. Ja? Ok, viss. Saglabāju, Ctrl+S. Jā, lai zvaigznīt pazūd. Un man jau updateojās. Tā ir laba feature. Respektīvi, jūs varat maketēt, kaut ko turpināt. Vēl kas ļoti, ļoti svarīgi ir. Tā kā jūs taisīt animācijas, jūs kaut ko krāsiet, iesaku pirms sākt veidot animācijas, uztaisiet jaunu folderi. Respektīvi, un vienā folderī strādājat. Folderis, piemēram, animācija vai uģis datorgrafika, nu jūs kaut kā paši organizēsiet. Jums tur jau iepriekš pirms animēt ilustrātoru failu veidojat un, piemēram, After Effect failu arī tur liekat. Jo kas notiksies? To, ka jūs esat ienesusi iekšā šajā programmā ilustrātoru failu, nenozīmē, ka viņš ir palicis te iekšā ilustrātoru fails. Jums atliek tikai kaut vai pārdēvēt. Piemēram, es pielikšu A burtiņu priekšā. Sāksies ziepes. Aiziet. Tā. Nē, tas bija VDM logo. Sorry. Tā. Kur es viņu vispār saglabāju? Jā, logo animācija. Šitais bija laikam manējais. Ok. A burtiņu pielieku. Un sāksies ziepes. Viņš bļaus. Kā ir divas pazuduši, ka viņš nevar atrast tos failus. Tiežam ok. Un šajā brīdī jums var gadīties, kad šitās te, ka missing file. Tātad es viņu atdzēsīšu apakaļ. Tā. Ok. Un tā. Viņš jau pazaudēs, viņš pats nepievieno klāt. Ja gadās tāds ziepes, šitie te divi, tā es viņu atjaunošu. Te ar labo var uzspiest. Labo replace footage. Bet, nu, šitā sadaļā ir, kā saka jau, off-topic, mazliet off-topicā import. Ok, un viņš visu atrada. Nē, neatrada. Ko tu man te neatrada? Tā, nu labi, kaut ko es sačakrēju uz meistarībā. Jā, bet pēc idejas, arī kaut vai jūs pārnesīsiet uz citu mapi, jā, uzreiz viņš bļaus, kad ir ziepes. Viņš vajadzētu jau būt visu pazaudējis. Kaut kas viņam tur atmiņā ir palicis. Tā. Ok, es tagad nesēvošu close project. Don't save. Īsāk sakot, izvairieties no šitādiem te. Tas ir cits fails. Es atkal aiztiku kaut kādu VDM logo. Nu, lūk, īsāk sakot, nekustiniet failu, ieliekat mapē un viss būs labi. Tā. File. Open recent. Nu, viss kārtībā.
Nu, lūk, tātad tā. Šitais ir viena animācija, jums jāuztais. Tagad es parādīšu vēl kaut kāds veids animācijas. Jums vajadzētu kaut kāds 3 uztaisīt dažādas animācijas. Es atstāšu šito pašu, tikai izdzēsīšu šitās te, es aiziešu, kur es nostājusies vietā. Jūs varat vienā projektā taisīt daudzas animācijas. Respektīvi, katrs composition ir tā kā grāmatā sava lapa, savs stāsts katrā lapā. Un tas, iedomājieties, šito sauc par composition. Jūs varat nokopēt viņu. Es uzspiežu šeit, Ctrl+C, Ctrl+V. Nu, lūk. Un viņš jau pieliek pats automātiski numuriņu galā. Tagad ir tā, ka šitien viņi ir savienoti. Es parādīšu. Ja jūs uzspiežat ar krustiņu, nebaidieties, pazūd kaut kas. Jums vajag tikai šitā te composition dubultklikšķi uzspiest. Dubultklikšķi un parādās. Šito te atkal vajag dubultklikšķi, un te jums jau tā kā vairāks parādās. Jūs varat pārslēgties starp animācijām, ja? Var aizvērt ciet un atkal dabūt vaļā. Izskatās tā tepat. Es aizstiepšu visu sākumu. Atkal. Tā. Ok. Un es ar shift ieselektēšu uz pirmo un uz pēdējo shift nospiežu un ieselektēju. Un jūs varat uzspiest shortcuts bija U burtiņš. Un reka parādās animācijas. Tagad svarīgi ir tā, ka ir viss beidzies, es tagad bumbiņas izslēdzu. Var pa vienam arī slēgt, ja gribat, bet ja visu layer bija ieselektēt, viņš uzreiz atselektē, izslēdz visu uzreiz reizē. Tagad jūs varat pamēģināt ar scale, pieņemsim. Tātad jāizver 3 stūrīt ciet un vēlreiz vaļā, ja? 3 stūrīt ciet un vēlreiz vaļā, tā viņš parāda. Nu, lūk, un tad var scale, piemēram, animēt. Es, piemēram, atkal aiziešu pussekundi, scale atzīmē, ka viņš ir ordināli 100%, aizēju sākumu, un es uzreiz ierakstu 0. Nu, lūk, viņš it kā pazūd, bet jūs varēsiet redzēt. Parādās. Nu, lūk, tagad vēl viena nianses gribēju izstāstīt. Tā, ka jūs ieselektējat šito layer, centrā rādās tāds tā kā krustiņš. Tas ir tā kā tās centrs tam layerim. Jūs varat mainīt to centru. Tas centrs ietekmē to, kur viņš skeilojās. Piemēram, mēs varam redzēt, es aiziešu uz sākumu, ja? Kā viņš skeilojās. Viņš skeilojās tur, kur ir tas centriņš. Jūs varat nomainīt ar šito instrumentu. Parasti izmantosim šito instrumentu un šito te. Nākotnē tur vēl kaut ko parādīšu, bet pirmās reizes pietiks. Šito uzspiežu un pavelku, piemēram, šitien uz stūri. Kas notiksies, es skeilošu. Viņš skeilosies tā kā izliks no tā. Respektīvi, es varu tagad nofeikot, uzlikšu apkai 100%. Tā, nu labi. Tas nekad. Ups, nu, es jau te sačakrās meistarībā. Tā. Jā, man vajadzēja apakaļ 100% dabūt. Es Ctrl+Z tur vairāk šeit uztaisīju. Jūs varat visi, piemēram, uztaisīt visiem layeriem centriņu, piemēram, uzlikt te lejā. Vai arī centrā. Es ieselektēšu to layer, izslēgšu animācijas, lai kaut ko nesačakarējās. Un šitais instruments. Aiznesīšu visu lejā. Jā. Ieselektēju otru layer, viņam atkal, katram layerim ir savs tas centriņš. Es ielikšu šitien te lejā. Aizēju uz trešo layer, nones lejā. Aizēju ceturto, nones lejā. Nu, lūk, tagad ir tā, es aiziešu uz kaut 20 frame, scales, 100%, jā, apakaļgaitājs animē. Un ieraksta roku vienkārši noliņu, vienreiz uzklikšu. Aiziešu uz šito layer, scales, uz sākumu, 0. Lūk, tagad es šito te, atveru 3 stūrīt, scales, sākums, 0. Tā, ok. Atkal 3 stūrīts. Ja jums šitais saraksts jau paliks ar atvērēs, varat aizvērt šitos te. Tā, scales un 0. Tā, ok. Nu re, visi viņi izaug šitā. Es varu arī uzlikt tā, tagad augšējā līnija, kura bija šitā. Tā varētu būt man pirmā, tad pēc tam uģis brālēns, un es tagad repīt otrādi taisīšu. Ok, aptuveni kaut kā tā. Līnija, man līnija pēdējā vajadzēja.
Tā, te ir mans vārds, uzvārds un līnija. Nu, tas secība sanāk bišķiņ tāda kišmiša. Bet jums to vajadzētu censties loģiski izdomāt. Nu, lūk, gatavs, jā? Es ieselektēju šito te un varu eksportēt. Vēl viena nianse. Var gadīties, ka jūs netīšām uzspiežat dubultklikšķi uz layeru. Te viņš atver atsevišķu logu, nesatraucieties, un te it kā neko animēt nevar redzēt to animāciju. Kaut ko jūs tur varat bumbiņu spaidīt, bet tas gadās, ja ir dubultkliks, viņš atver atsevišķā logā pašu layeri. Tas nekas spiežam krustiņu, vai arī vienkārši pārējiem reku šitien te apakaļ, un jūs esat logā. Ir tāda viena nianse šitajā programmā. Bieži gadās skolnieki, ka viņi piemēram, uz šitā layera, vai ir šitā dubultklikšķi. Tam ir atslēga. Dubultklikšķi. Un šitās te parādās, un neko nevar izdarīt. Nu, lūk, tad nesatraucieties, ejiet šitien. Var krustiņu spiest, un tiekam apakaļ. Vai arī vienkārši uzkusinu uz šito te vietu. Nu, lūk, tā, šitais loks aktīvs, file, eksport, ja, un pirmo izmantojam. Hops, un reku jau viņš ātri izdarīja. Šitien viņš rāda sarakstu, kas ir pirms tam jau done. Šitien. Var uzspiest uz šitā te virsū un izdzēst to arhīvu. Yes. Nu, lūk, H264, match source, ja, tie trīs stūriši, ja kaut ko vajag sakruķīt. Un uzspiežam virsū. Viņš atkal piedāvā mistisko mapi kaut kādu izveidot. Desktops un reku jau man bija divnieciņš, save un export. Nu, lūk, šādi te. Ok, tātad jums būs uzdevums uztaisīt 3 mazas animācijas ar savu vārdu uzvārdu un kaut kādu elementiņu pieliekat klāt, lai kaut kas interesantāks veidojas. Un, lai nav garš šitais te tutoriāls, ja, varat pamēģināt ar opacity, 4 parametri, ja, vai rotation, jūs varat paeksperimentēt. Ja. Pirmais un otrais varat droši atkārtot to, ko es darīju, un trešo kaut ko radošāk mēģināt, ja jums sanāk. Ja. Protams, tā pirmā stunda, pirmā pamācība, un varbūt jums galva sāpēs no daudzām lietām, bet, nu, lai jums veicās. Tā.